Pat daži no Krievijas visstingrākajiem nacionālistiem sāk atzīt neiedomājamo. Krievija zaudē šo karu. Ne rietumu analītiķi, ne Ukrainas amatpersonas, bijušais FSB pulkvedis, kurš pats palīdzēja uzsākt šo konfliktu. Un pēc viņa teiktā, Putina stratēģija ir pilnībā izgāzusies. Krievijas armija ir izsmelta, Ukraina kļūst stiprāka. Un Kremlim vairs nav iespējas slēpt to, kas notiek kaujas laukā. Tagad Igors Girkins, labāk pazīstams kā Igors Strelkovs, atklāti brīdina, ka Krievija virzās uz sakāvi un iespējams vairs nav nekā, ko Putins varētu darīt, lai to apturētu. Cilvēks, kurš izteica šo paziņojumu, bija Igors Girkins, kurš dažkārt pazīstams arī ar pseidonīmu Igors Ivanovičs Strelkovs. Viņš nav vienkārši nejaušs Krievijas virsnieks. Viņš ir cilvēks, kurš sākotnēji spēlēja nozīmīgu lomu šī kara uzsākšanā. Bet pirms mēs pievērsīsimies tam, ko viņš teica, ieskatīsimies tuvāk, kas viņš ir. Dzimis Maskavā 1970. gadā, Girkins jaunībā kļuva par radikālu Krievijas nacionālistu. Rakstīja labējā avīzē, pirms 1990. gados iestājās FSB, kas ir mūsdienu Krievijas padomju laika KGB pēctecis. Tur, pēc mēdīju ziņām, tiek uzskatīts, ka viņš dienēja pretterorisma vienībā un atkārtoti pauda galēji uzskatus par visu par Krievijas valsts ienaidniekiem uzskatīto cilvēku iznīcināšanu. Viņš arī karoja konfliktos Čečenijā un Piedņestrā, kā arī Bosnijas karā. Un, lai gan nekas nekad nav oficiāli pierādīts, mēdīju aģentūras un cilvēktiesību organizācijas viņu ir apsūdzējušas kara noziegumos, tostarp Bosnijas un Čečenijas civiliedzīvotāju slepkavībās. 2014. gadā, pēc aiziešanas no FSB, viņš spēlēja izšķirošu lomu Krievijas īstenotajā Krimas aneksijā. Viņš tika iecelts par prokrievisko kaujinieku vienību vadītāju pussalā un pavēlēja tām savākt vietējos likumdevējus, piespiežot viņus sasaukt ārkārtas sēdi un nobalsot par Kremļa marioneti Sergeju Akšjānovu kā reģiona jauno premjerministru. Girkina vīri turpināja piespiest balsot par referendumu rīkošanu par Krimas atdalīšanos no Ukrainas, lai gan vēlāk viņš atzina, ka lielākā daļa reģiona amatpersonu bija pret šo ideju. Es neredzēju nekādu atbalstu no Krimas varas iestādēm Simferopolē, kur es biju. Tie bija bruņotie kaujinieki, kas savāca deputātus un piespieda viņus balsot. Jā, es biju viens no šo kaujinieku komandieriem. Vēlāk tajā pašā gadā Girkins vadīja 50 smagi bruņotu Krievijas kaujinieku vienību uz Austrumu Ukrainu, lai ieņemtu strateģiski svarīgo Slovjanskas pilsētu. Krievijas spēki uzbruka un okupēja pilsētas administratīvās ēkas, un šī rīcība vēlāk tika uzskatīta par Donbasa kara sākumu. Patiesi, pats Girkins vēlāk to atzina, sakot, es iedarbināju karu un es personīgi uzņemos atbildību par to, kas tur notiek. Karš turpinājās vairākus gadus un pavēra ceļu Krievijas pilna mēroga iebrukumam 2022. gadā. Tikmēr Girkins sākotnēji tika iecelts par aizsardzības ministru Donetskas Tautas Republikā 2014. gadā, taču tikai pēc dažiem mēnešiem tika atcelts no amata. Pēc tam, kad viņš bija atbildīgs par Malaizijas aviokompānijas civilās lidmašīnas notriekšanu un 298 cilvēku nogalināšanu, uzklāja. Neskatoties uz to, ka daudzas valstis visā pasaulē Girkina bija pasludinājušas par kara noziedznieku un teroristu, pēc lidmašīnas incidenta viņam tika ļauts daudzus gadus mierīgi dzīvot civilu dzīvi Krievijā. Tomēr 2023. gadā, pēc tam, kad viņš atklāti kritizēja Putinu, viņu arestēja par ekstrēmismu un nākamajā gadā piesprieda 4 gadu cietumsodu. Girkins nav labs cilvēks. Viņš ir starptautisks kara noziedznieks ar pieredzi šausmīgu noziegumu pastrādāšanā. Taču viņš ir arī cilvēks ar plašu pieredzi un zināšanām par to, kā darbojas Krievijas militārie un izlūkošanas dienesti, un ir pierādījis sevi kā vienu no atklātākajiem Kremļa neveiksmju kritiķiem Ukrainā. Pat atrodoties aiz savas cietuma kameras restēm, viņš atkārtoti ir kritizējis Putinu un citus amatpersonas par to, ko viņš uzskata par vājumu, nekompetenci un gļēvulību. Un, kad Girkins izsakās, cilvēki klausās, jo kopš kara sākuma viņš ir kļuvis par vienu no lielākajiem tā sauktajiem Z-blogeriem, piesaistot simtiem tūkstošu sekotāju Telegram un citās platformās. 2026. gada 25. aprīlī Girkins atkal izteicās. Viņa sieva, Miroslava Reginska, Telegram vietnē viņa vārdā publicēja garu ierakstu, kurā viņš nepārprotami pauž, ka Krievija ir nolēmta. Diemžēl mēs virzāmies uz militāru sakāvi. Tas ir fakts. Nepieņemsim to pilnībā, bet vismaz atzīsim šo nepatīkamo faktu un vadīsimies no pieņēmuma, ka draudi ir reāli un Ukraina turpinās saņemt visu nepieciešamo, kamēr mēs turpināsim nedarīt neko patiesi nopietnu, lai novērstu šos draudus. Tikai dažas dienas vēlāk, 28. aprīlī, parādījās vēl viens ieraksts, kurā tika apspriesta Ukrainas pieaugošā sadarbība ar Azerbaidžānu un iespējamās miera sarunas Baku.
Atkal Strolkovs bija nepārprotams savā vērtējumā, norādot, ka Ukraina gūst panākums un ziņo par veiksmīgām operācijām, kamēr Krievijas mēdī un amatpersonas vienkārši nezin, kas patiesībā notiek frontē un aizmugurē. Rezumējot, viņš atkārtoja savus iepriekšējos komentārus par iespējamu Krievijas sakāvi. Vēlreiz man jāsaka, ka karš par kompromisu ne tikai ir nonācis strupceļā, tas ir beidzies ar neveiksmi. Ienaidnieks cīnās, lai uzvarētu. Mēs cīnāmies, lai panāktu kompromisu, un panākt kompromisu kļūst ārkārtīgi grūti. Lai gan šie varētu šķist drosmīgi vai pārspīlēti izteikumi no pārliecināta Krievijas nacionālista, Girkinam tie patiesībā nav nekas jauns. Lai gan daudzi Krievijas amatpersonas un Kremļa sabiedrotie mēdz atkārtot tādu paša veida propagandu un turpina apgalvot, ka karš norit labi, pat saskaroties ar pārliecinošiem pierādījumiem, Girkins nekad nav baidījies pateikt tieši to, ko domā. Viņš tieši norāda uz Putinu kā galveno problēmu, kas kavē Krieviju sasniegt savas militārās ambīcijas. Jau tikai gadu pēc kara sākuma, 2023. gada februārī, Girkins tieši kritizēja Putinu, pēc tam, kad Krievijas prezidents bija uzstājies ar publisku runu sakot, ne vārda par neveiksmēm un sakāvēm, blā, blā, blā. Vairs nav jēgas klausīties. Vēl viena iespēja novērst satricinājums ir palaista garām. Vēlāk tajā pašā gadā Girkins iespējams pats sev parakstīja aresta orderi ar vēl personiskāku uzbrukumu savas valsts vadītājam. 23 gadus valsti vadīja zemisks cilvēks, kurš spēja apmānīt ievērojamu daļu iedzīvotāju. Tagad viņš ir pēdējā leģitimitātes un stabilitātes sala valstī, bet valsts nespējas izturēt vēl 6 gadus ar šo gļēvo slinki pie varas. Girkins arī vairāk kārt aicināja Putinu atkāpties un nodot savu amatu kādam, kurš spējīgāks vadīt valsti kara laikā. Norādot, ka prezidents nav gatavs uzņemties vadību kara apstākļu radīšanā un viņam patiešām vajadzētu nodot pilnvaras, bet likumīgi, kādam, kurš ir spējīgs šādam darbam. Apkopojot to, ko viņš sauc par Putina stilu, Girkins arī teica: daudz tukšu runu, minimāla rīcība un pilnīgs atbildības trūkums par neveiksmēm. Girkins pat līdz ar dažiem saviem radikāli noskaņotajiem nacionālistiem izveidoja grupu ar nosaukumu Dusmīgo patriotu klubs, kas atkal regulāri rakstīja blogus un ierakstus sociālajos tīklos, kritizējot Kremļa nespēju uzvarēt karā Ukrainā. Viņš ir paudis savu viedokli ļoti skaidri, desmitiem dažādu reižu, atkārtot uzsverot savu pārliecību, ka Krievija nevarēs un neuzvarēs šo karu, ja tā turpinās rīkoties šādi. Ar nekompetentu vadību, korumpētiem amatpersonām un stratēģijām, kas nav devušas taustāms rezultāts kaujas laukā. Pat 2023. gadā, kad daudzi rietumu amatpersonas un analītiķi joprojām uzskata, ka kara gaitu varētu izšķiroši pavērsties Krievijas labā, neskatoties uz plaši izplatīto optimismu saistībā ar Ukrainas pretuzbrukumu, viņš bija viens no ļoti nedaudziem cilvēkiem, kas apgalvoja pretējo, norādot, ka Kremļa zaudējumi pieaug, kamēr tā teritoriālie ieguvumi frontē palēninās. Gadiem ejot, Girkina teorijas lielākoties ir izrādījušās pareizas. Krievijai patiešām nav izdevies pārņemt svarīgu Ukrainas mazpilsētu, pilsētu un nocietinājumu kontroli. Tās zaudējumi ir vairojušies, ekonomika sabrukusi un armija kļuvusi vājāka, kamēr Kijevas spēki ir kļuvuši daudz spēcīgāki, nekā gandrīz jebkurš būtu varējis gaidīt. Bet kāpēc tieši tagad? Kāpēc 2026. gadā Girkins uzskata, ka spēle beidzot ir galā un Krievijas sakāve ir gandrīz neizbēgama? Bet pirms mēs pie tā nonākam, jūs skatāties militāro šovu, un ja vēl neesat abonējis, tagad ir īstais brīdis. 25. aprīļa Telegram ierakstā Girkins minēja divus galvenos iemeslus, kāpēc viņš ir tik noraizējies par savas valsts nākotni. Viens no tiem ir salīdzinoši tiešs un acīm redzams, bet otrs daudz smalkāks. Pirmais iemesls ir tas, ka Eiropas padome ir apstiprinājusi 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai. Tas tika gatavots jau kādu laiku, sākotnēji par to vienojoties 2025. gada decembrī. Tomēr vienmēr bija šaubas par to, vai darījums tiks pabeigts, jo aizejošais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns centās to bloķēt. Orbāns jau ilgu laiku tika uzskatīts par Putina ietekmes aģentu vai uzticības personu Eiropas Savienībā, bieži rīkojoties tā, lai tas nāktu par labu Kremļa interesēm. Tomēr 2026. gada Ungārijas parlamenta vēlēšanās, kas notika 12. aprīlī, valsts ilgāk kalpojušais premjerministrs beidzot tika sakauts. Viņa vadīto valdošo partiju Fidesz no varas gāza opozīcijas partija Tisa, kuru vadīja jaunais premjerministrs Pēteris Maja. Pēteris Maja gandrīz nekavējoties paziņoja, ka viņš vairs nekavēs un neiejauksies 90 miljārdu eiro aizdevumu jautājumā, dodot Eiropadomei brīvas rokas darījuma noslēgšanai. Un nauda jau ir sākusi kustēties. Puse no kopējās summas, 45 miljardi eiro, Ukrainai būs pieejami 2026. gadā.
Tas ietver 8,35 miljardus eiro makrofinanciālajai palīdzībai, vēl 8,35 miljardus eiro Ukrainas atbalsta mehānismam un 28,3 miljardus eiro Ukrainas augošās aizsardzības industrijas atbalstam. Kā atzīmē Gerkins, šīs nav labas ziņas Krievijai. Savā Telegram ierakstā nacionālists sarkastiski izsaka kritiku spožajiem diplomātiem, kuri mēģināja aizkavēt aizdevuma piešķiršanu, pirms piebilst, ka tas agri vai vēlu tāpat notiktu. Nu, tas ir noticis. Eiropas padome apstiprināja 90 miljardus Ukrainai. Vai tās saņems pilnus 90 miljardus, vai piemēram pusi vai trešdaļu, un vai šī summa tiks izmaksāta uzreiz vai pa daļām, nav būtiski. Svarīgākais ir tas, ka Ukraina to saņems. Gerkins turpina uzsvērt, ka pašreizējā situācija no Krievijas skatpunkta šķiet maz saprotama. Mēs turpināsim piegādāt Eiropai gāzi, un Eiropa turpinās piegādāt Ukrainai raķetes un dronus, kas lidos mūsu teritorijā un sprāgs. Turklāt Eiropa saņems mūsu gāzi par saprātīgu cenu, lētāk nekā amerikāņu gāzi, un pateicoties tam, tā varēs ražot daudz vairāk dronu un raķešu Ukrainai. Viņš nekļūdās. Kremļa katastrofālie lēmumi faktiski ir iedzinuši Krieviju vienā no tās vājākajām pozīcijām pēdējo gadu laikā. Ar savu ekonomiku un tik daudz nesaskaņu tā nevar atļauties diktēt spēles noteikumus, bet tai nākas sēdēt un vērot, kā Eiropa kļūst stiprāka, Ukrainas aizsardzības industrija paplašinās un rietumu pasaule turpina apvienoties pret to. 90 miljardi eiro nav maza summa. Tā ir milzīga naudas ieplūde tieši tad, kad Ukrainai tā ir nepieciešama. Kijivas spēki jau ir pārsvarā. Viņi nodara lielākus zaudējumus. Krievijas rindās nekā jebkad agrāk katru mēnesi tiek nogalināti vai ievainoti desmitiem tūkstoši karavīru. Ukrainas armija ir spējusi arī atgūt vērtīgas zaudētās teritorijas. Šī gada februārī tā spēja iegūt vairāk teritorijas nekā zaudēja, jo Krievijas frontes uzbrukumi kļuva arvien neefektīvāki pret Ukrainas droniem, artilēriju un citām aizsardzības sistēmām. Ar desmitiem miljardu eiro, kas ieplūst Kijivas kasēs, nav grūti iedomāties, kā Ukraina varētu izmantot savu pārsvaru, pātrināt vēl modernāku ieroču sistēmu izstrādi un izvietošanu, lai vēl vairāk atspiestu Krievus, vai iegādāties būtiskus krājumus, lai nodrošinātu savus frontes karavīrus ar visu nepieciešamo, gatavojoties vasaras mēnešiem. Gerkins noslēdz ar sarkastisku piezīmi, sakot: kopumā viss ir brīnišķīgi, lieliski. Mēs veiksmīgi īstenojam SVO speciālās militārās operācijas mērķus, kurus mums neviens nekad nav paziņojis un arī nepaziņos. Un mēs turpināsim to darīt, līdz tas kļūs pilnīgi nepanesams valstī un tās iedzīvotājiem. Tad viņš turpina izklāstīt otro iemeslu savai pesimismam. Viņš apgalvo, ka ja Krievija vēlas, lai kāda no Eiropas valstīm izplatītu nesaskaņas ienaidnieka nometnē, vai lai sabiedrotie, piemēram, Ungārija un Slovākija, pastiprinātu atbalstu un sniegtu Krievijai būtisku palīdzību, tad tai jābūt stiprai, drosmīgai un izlēmīgai. Mums ir jābūt, ja ne cienītiem, tad vismaz tādiem, no kuriem baidās. Un jau sen neviens mūs neciena, un neviens no mums vispār nebaidās. Lai pierādītu savu viedokli, Girkins izceļ nesenu ziņu par to, kā Čehijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku, lai paskaidrotu, kāpēc Krievijas aizsardzības ministrija ir publicējusi Eiropas rūpnīcu adreses, kuras domājams ražo munīciju un ieročus Ukrainai. Bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš tagad ir Krievijas drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks, arī publicēja knapi slēptu draudu platformā X, norādot, ka šīs rūpnīcas varētu kļūt par Krievijas bruņoto spēku mērķiem. Kad triecieni kļūs par realitāti, ir atkarīgs no tā, kas notiks tālāk. Guliet mierīgi, Eiropas partneri. Kremļa cerības visticamāk bija, ka šādas darbības radīs papildus spiedienu uz Eiropu, ka tādas valstis kā Čehija sāks drebēt un panikot bailēs, jau pie domas vien, ka Krievija tās varētu uzbrukt. Acīm redzot, tā nenotika. Tā vietā Čehijas valdība izsauca Krievijas vēstnieku uz stingru sarunu, kamēr rūpnīcas turpina strādāt kā ierasts, ražojot vēl vairāk munīcijas un ieroču, ko Ukraina var izmantot savas teritorijas aizsardzībai un triecienu veikšanai pret savu ienaidnieku. Tas diezgan pārliecinoši apstiprina Girkina pārliecību, ka Krieviju Eiropā vairs nebaidās, un patiesībā arī nekur citur. Varbūt kādreiz bija laiks, kad pat stingri formulēts paziņojums no Kremļa bija pietiekams, lai iedvestu bailes pasaules līderu sirdīs, taču tagad tā vairs nav. Krievijas rīcība kopš 2022. gada ir pilnībā sagrāvusi tās autoritāti un iznīcinājusi kādreiz vareno reputāciju. To vairs neuzskata par visvarenu spēku ar milzīgu un spēcīgu armiju, kas, ja vēlētos, varētu iekarot visu Eiropu, bet gan par arvien vājāku un nespēcīgāku dalībnieku pasaules arēnā, kas cieš neveiksmes visās jomās un ir tikai ēna no savas agrākās varenības. Kā atzīmē Gerkins, pasaules kārtība ir mainījusies. Krievijas vecās taktikas vairs nedarbojas. Tā vairs nevar draudēt mazākām valstīm un gaidīt, ka tās pakļausies.
Mums vajadzētu pazemīgi pieņemt uzbrukumus ar Čehijā ražotiem ieročiem un nekādā gadījumā pat neapsvērt vai neuzdot mājienus par iespēju veikt atbildes triecienu pa šīm rūpnīcām, šiem uzņēmumiem, kur tas viss notiek. Ja mēs to pieļaujam, tad mēs to esam pelnījuši. Varbūt mēs paši to neesam pelnījuši, bet mūsu izcilā valdība to ir pelnījusi gan sev, gan mums visiem kopā. Viņš turpina apkopot to briesmīgo situāciju, kurā Krievija ir nonākusi. Mēs turpināsim mēģināt īstenot stratēģisko militāro operāciju, kas acīm redzami ir nonākusi strupceļā un kas pašlaik prasa neskaitāmas dzīvības, nesasniedzot nekādus rezultātus. Un arī tas ir milzīgs nopelns mūsu izcilajiem vadītājiem un komandieriem, kuri pēdējo 4 gadu laikā ir izniekojuši pilnīgi visas iespējas gūt uzvaru, un pat tagad, kad situācija kļūst arvien bezcerīgāka, neveic nekādas pūles, lai beidzot šo uzvaru sasniegtu. Gerkīna vārdi neatstāja gandrīz nekādas šaubas vai dažādas interpretācijas iespējas. Viņuprāt, Krievija šo karu ne tikai zaudē, tā to iespējams jau ir zaudējusi. Iepriekš, pat tad, kad viņš pauda negatīvu viedokli par Kremļa taktiku vai kara gaitu, viņš vienmēr apgalvoja, ka pastāv iespējas to labot. Konkrēti viņš ierosināja, ka kāda veida plaša mēroga mobilizācija atbilstu Kremļu brutālās spēka taktikai un dotu armijai papildus stimulu, kas tai nepieciešams, lai pārvarētu Ukrainas aizsardzību. Tagad tomēr Girkins šķiet uzskata, ka pat mobilizācija šobrīd nedod lielu vai vispār nekādu pozitīvu ietekmi. Atsevišķā Telegram ierakstā, kas tika publicēts 27. aprīlī, viņš apgalvo: mobilizācija bija nepieciešama 2022 gada pavasarī, 2023 gada pavasarī, 2024 gada pavasarī un iespējams pat 2025 gada pavasarī. Tagad mobilizācija ir katastrofāli nokavēta. Pašlaik mobilizācija, kā to uztver lielākā daļa iedzīvotāju, nedos nekādus rezultātus. Viņš turpina sakot, ka laiks, kad Krievija varēja samīt savu ienaidnieku ar milzīgu militārā personāla masu, ir beidzies. Tas vienkārši vairs nepastāv 26. gadā. To paskaidrojot, viņš piebilst, ka konflikts tik ļoti dominē droni un ka Ukraina šajā jomā ir kļuvusi tik pārāka, ka Kijevas spēki varētu viegli iznīcināt lielu skaitu Krievu, pat nezaudējot daudz vai vispār kādu teritoriju frontes līnijās. Viņš turpina sakot, ka mobilizācija joprojām ir nepieciešama, ja mēs vēlamies uzvarēt, taču tagad tas ir mazāk par cilvēku mobilizēšanu pašā armijā un vairāk par viņu iesaistīšanu aizsardzības rūpniecībā. Viņš apgalvo, ka Krievijai ir nepieciešams, lai vairāk tās labāko un spožāko prātu strādātu militārajā zinātnē, sistēmu inovācijās un ražošanā. Taču viņš turpina norādīt, ka Kremlim šķiet nav vēlams darīt neko tam līdzīgu, vai pat veikt kādus mērķiecīgus centienus, mainīt taktiku un uzvarēt šajā karā. Noslēgumā viņš norāda: šobrīd jūs varat mobilizēt tik daudz cilvēku, cik vēlaties uz fronti, bet viņi nespēs mainīt kara gaitu. Šis brīdis ir pagājis. Es 4 gadus esmu aicinājis uz mobilizāciju. Tagad es vairs neaicinu uz tādu mobilizāciju, par kādu runāju iepriekš, jo tam vairs nav jēgas. Mums, mūsu ekonomikai, pat nav pietiekami daudz ieroču, lai viņus apbruņotu. Un kad viens no dedzīgākajiem nacionālistiem mūsdienu Krievijas vēsturē faktiski saka, ka karu nav iespējams uzvarēt, tas noteikti neliecina par labām valsts perspektīvām. Un Girkin nav vienīgais, kurš vēršas pret Putinu. Lēnām, bet noteikti tie, kas ir Kremļa iekšējā lokā, sāk just, ka Krievijas prezidents vairs nav piemērots vadītājs, par ko jūs varat uzzināt vairāk šajā video. Vai arī noskatieties šo video, lai uzzinātu vairāk par to, kā šis karš ir pilnībā izgājis no kontroles, Krievijai kļūstot vājākai, kamēr Ukraina kļūst stiprāka. Un visbeidzot, neaizmirstiet abonēt kanālu, lai saņemtu vēl vairāk padziļinātas analīzes un jaunākos militāros ziņu pārskatus no Krievijas, Ukrainas un citām valstīm.